Ņemot vērā plašo konkurenci uzņēmumu starpā, mūsdienās ikvienam ir jādomā par to, kā savu darbu modernizēt un kā, piemēram, attīstīt arī ražošanas iespējas. Un par to ļoti nopietni domā mēbeļu ražošanas uzņēmums Woodhart, kas vairāk kārt ir īstenojis arī Valmieras novada uzņēmējdarbības atbalsta programmas Zīles projektus. Mēs dosimies lūkot, kāds tad ir šī uzņēmuma attīstības ceļš. Uzņēmuma Woodhart ražošanas telpās Valmieras novadā top mēbeles un durvis, kuras vēlāk rotā mājas galvenokārt Norvēģijā un Francijā. Te jau 85% šeit saražotās produkcijas dodas uz ārvalstīm. Sijā Woodhart darbojas jau 8 gadus, un šajā laikā no neliela uzņēmuma tas audzis par nopietnu tirgus spēlētāju, nodarbinot nu jau 50 cilvēkus. Laikam ejot, ir jāsaprot, jābūt gudram, efektīvam, lai varētu konkurēt ar tādu kaimiņu valsts kā Lietuva, kas ir galdniecībā, kokapstrādē ļoti attīstīti. Un tad ir jābūt ne tikpat gudriem un jau soli priekšā jābūt gudrākiem, lai mums būtu šī efektivitāte un mēs varētu ar mazāku pašizmaksu uz to vienību un paši vēl labi nopelnīt. Lai attīstībā būtu solis priekšā, uzņēmums meklē dažādas iespējas, kā piesaistīt finansējumu jaunu iekārtu iegādēju un ražošanas procesu modernizācijai, izmantotas Eiropas fondu iespējas, rakstīti projekti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, kā arī uzņēmums jau 3 reizes veiksmīgi startējis Valmieras novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta programmā Zīle. Woodhart valdes priekšsēdētājs šo programmu vērtē kā fantastisku attīstības iespēju. Laicīgi jau domājam, kas ir tas nepieciešamais, kā varētu uzlabot savu ražošanu, un veiksmīgi realizējot, viņas ir devis būtisku atspaidu tieši ražošanā un mūsu efektivitātē. Viens no pirmajiem Zīles projektiem bija lakošanas robotizācija. Tas ļāva manuālu vienveidīgu darbu uzticēt iekārtai. Tas bija kritiski svarīgi, sākot eksportu uz Franciju, kur bija nepieciešams apstrādāt liela apjoma vienāda tipa detaļas. Liekam iekšā detaļu un pēc nepieciešamības ar 3-4 sprauslām tiek uzpūsts lakas kārta. Tātad tiek iekārtas operāts, detaļu ieliek un izņem. Šis process nav jāveic manuāli ar roku, kur ir vienveidīgas kustības, tas iet ilgāk. Mašīna strādā ātri. Ar Zīles atbalstu iegādāt arī slīpēšanas iekārta, kas mēbeļu detaļu sagatavošanas procesu pātrina 10-kārtīgi. Bet par projektu līdzekļiem iegādātās tehnoloģijas ir būtisks ne tikai, lai ražotu ātrāk, bet arī kvalitatīvāk. Viena no iekārtām ir īpašs zāģis finērējuma malu apstrādei. Mēs iepērkam našfinierus, kas ir, un šīs malas ir nelīdzenas. Tad ir iekārta, iespiež vienu paku ar našfinieri, saspiež kopā, zāģis nozāģē taisnu maliņu un nofrēzē. Ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūras atbalstu uzņēmums pērn iegādājās jaunu mēbeļu detaļu malu apstrādes iekārtu. Taču, lai mēbeles būtu mitrumnoturīgas un izturīgas pret karstumu, rakstīts pieteikums programmai Zīle, lai šo iekārtu varētu papildināt ar speciālu līmes mēzglu. Pēc jaunākām tehnoloģijām ir izmantot citu līmi, bet viņi ir ļoti specifiski, ka tā līme jātur pa nakti, līmēšanas mēzgls jātur pa nakti vakumā. Šīs investīcijas prasīja mums papildus nepilni 10 000, 9500. Tāpēc rakstījām Zīles projektu, kad mēs radītu papildus pievienoto vērtību, audzētu, samazināt konkurenci, jo nevienam visiem šādas iespējas ir. Ieguldītais uzņēmumā jau nesis būtisks rezultātus, spēnu sasniegts tā vēsturē lielākais gada apgrozījums – 2,5 miljonu eiro. Tas nozīmē stabils darba vietas vietējiem iedzīvotājiem, kā arī būtisku nomaksāto nodokļu apjomu valstī.